Kas iet bez kājām un nenāk atpakaļ? Laiks! Laikmetu tilts. Laiks, kas plūst. Laiks, kas veido pasaules kārtību, ritumu, dienas un nakts, saules un mēnesis, ziemas un vasaras, gadskārtu laiku. Laiks, ko nevaram apturēt, bet varam piepildīt. Piepildīt ar domām, darbiem, tikumu, dziesmām, dejām un krāsām. Treide viņu spēku piepildīt. Es atrādu tautas dziesmu, aiz tevi viņi atslēgā. Es atrādu tautas dziesmu, aiz tevi viņi atslēgā. Un nav tā, ka mēs speciāli runājam īpaši par gadskārtu kaut kādiem risinājumiem, par īpašām tradīcijām. Es domāju, ka vislabākā audzināšanas metode ir tieši deja, ka tu pats sajūti. Un tad, kad tu izaudz jau liels līdz vidusskolas vecumam, tad tu aizdomājies par tām lietām. Un tāpat arī ausklītīgi strādājot ikdienā, velkot tautas tērpu, stāstot par to, kā viņš tiek vilkts, kāpēc ir prievītis, kas tas tāds ir. Bērni arī rod skaidrojumu, vecāki rod skaidrojumu, ka piemēram prievītis vairs sen neviens nesien ap kaklu, bet ka tās ir zeķu noturēšanai speciāls. Tā solīt pa solīt mēs vienkārši iepazīstam dziļāk tās latviešu saknes un tradīcijas. Skolotājiem pacietību, izturību un apziņu to, ka skolotāja darbs tā ir misija un ka vienmēr mūsu bērni, mūsu audzēkļi ir mūsu spogulis. Skatoties uz mūsu bērniem, mēs redzam, kādi tad mēs esam paši. Savukārt bērniem rast no visa prieku. Saprast to, ka grūts, sūrs darbs, gada liels darbs, ko mēs ieguldam, lai sagatavotu svētkus, ir patiesībā, kā es teicu savējiem pirms skatas, 3 minūtes un viss ir beidzies. Bet, lai tās 3 minūtes būtu skaistas, iedvesmas pilnas, ir jāieliek milzīgs darbs un apzināties to, ka svētki tā ir īpaša diena. Un galvenais, lai viņiem viss izdodās un viņi spēj izbaudīt svētkus. Dejot arēnā Rīga, tas ir liels notikums. Mēs neesam prāta vētra. Mēs neesam lieli pasaules klases mākslinieki. Un tāpat laikā mēs esam, jo mēs uzstājamies arēnā Rīga. Vienmēr ir licies, ka blakus jauno autoru dejām, skatuviskajām dejām visu laiku vajadzētu iet tā, pie rociņas ar etnogrāfisko deju. Un tad mēs redzēsim, ka mēs augam, mēs attīstamies no mūsu saknēm. Tādēļ šiem tiltiem pārējot, mums ir druški jāskatās arī atpakaļ. Kaut gan normāli cilvēkam būtu dzīvot nevis vakardienā un ne rītdienā, bet šodienā. Bet dejas jomā mums ir jāņem visu laiku līdz tā vakardiena un jāskatās uz priekšdienām. Un tad arī tā šodiena būs pilnasiņīga un dejiska un varoša. Mūsdienīgu deju uztaisīt ar latviski pareiziem soļiem, izmantot latviskos deju zīmējumus. Manuprāt, deja ir fantastiskā sfēra, kurā mēs varam saglabāt tieši savu to latvisko, tieši tās savas saknes. Šajos svētkos es galvenokārt novēlu visiem prieku, mīlestību, šo te kopā būšanu dejā, kopā būšanu un iešanu pāri šiem tiltiem. Jo 3 dienas jau ir skatas, un man liekas, ka tik ļoti draudzīgi, kā tas notiek patreiz, sen nav bijis. Tradīcija toreiz un tagad, principā, tas ir tilts, jā, tas ir tilts, jo kā bija toreiz, tā ir arī tagad, jo tās tradīcijās, kā mēs dzīvojam senākos laikos, mēs būtībā dzīvojam arī šodien. Tikai bišķi pamainās kaut kādas situācijas, pamainās tā kā mēs paši pamainamies.
bet nu, tās mūsu senču noteiktās tradīcijas, viņas jau, principā, un vajadzība pēc viņām saglabājās. Tā kā vajadzība pēc elpošanas, tāpat arī vajadzība pēc kaut kādas kārtības, un tā kārtība jau ir tās tradīcijas. Protams, es centīšos arī kuplināt jūsu svētkus, mūsu svētkus, kuplināt arī mazliet ar tās etnografiskās koklas palīdzību.